tās visas tās mazās baudas ir tāds nieks salīdzinājumā ar to, ko es sasniegšu gala rezultātā. Jau daudz vairāk sāk baudīt šo pasākumu. Tik vakar nočītoja desertiņu. Pēc tam pārēķinājā, tas bija liekas. Galīgi bija liekas viņš tur. Iespējams, ka tās bija tāds pavirs. Es tāpat domāju, 2,5 iespējams, ka sakrēja kalorijas 1000. Pēc trīnītīm es neesniedzos, bet slodz arī bija okrītā. Rītā, vakar. Mārķis turpina vākt soļus. Dāmas piemirs man nedot instruments. Tam bija jāpieņem lēmums, vai es ēdu ar rokām, vai man jāiet vēlreiz pa trepēm lejā un augšā. Protams, ka es pieņemu lēmumu iet pa trepēm lejā un augšā. Baigi jau gribēju likt trasē jau barību jau, bet es atvēru šito un sapratu, ka šitā nav manējā porcija. Piekritīsiet, vai ne? Šitā nav manējā. No tā rēds, kur ir manējā. O, tā. Grūbiņas. Tāda ārzenīšana. Es saku, ka te ir kaut kāds 650. Tāds ir mans minējums. Zini kā, pastāstīšu jums slimu baigo feature par to, ka ķip visu laiku izstāst, ka es tur priecīgs un tā un šitā. Jā. Bet to mēs varam paņemt pavisam no otras puses. Es jau varētu iet tāds bēdīgs un tāds saguris, bet es vienkārši sev tā papildus būstoju. Es te kaut ko nenīdu, es daru. Es esmu humble jacks, es daru lietas. Un darot lietas, zinu, ka viss būs stīga. Tāpēc es tā kā baigi, varbūt kaut kādā brīdī, pat es negribētu teikt, ka pietēloju, es vienkārši izvēlos būt smaidīgs un priecīgs. Vēl gribat kaut ko, lai es pastāstu? Paturpināšu tāds kaut kāds aktuālos temats. Piemēram, par atpūtu vakarā. Protams, ka man gribas arī iedzert kādu to dzērienu, kādu aliņu augstu vakarā, vienkārši pēc tāds gars dienas, kā drumkoliņu. Protams, ka ne jau te mēs visi te dzer tēju vakarā siltu un apēd baltmaizā sviestu un ķiploku un iet gulēt. Nav tā, mēs patusējamies, pasēžamies, pasocializējamies. Bet tas viss ir tā kā nieks. Sev esmu tā galvā to ieskaidrot, ka tās visas tās mazās baudas ir tāds nieks salīdzinājumā ar to, ko es sasniegšu gala rezultātā.